911, pastāstiet man tieši, kas notika. Vai jūs šobrīd esat tieši pie viņas? Viņa jau ir ceļā, viņa tuvojas, es parūpēšos. Bija tik daudz asiņu, ka skatoties uz viņu, šķita, ka viņai nav mugurā nekāda drēbju. Klausies, pa negribu, vai tā ir tava pēdējā atmiņa. Sieviete tiek augstasinīgi nogalināta, un izmeklētāji dara visu iespējamo, lai noskaidrotu, kurš ir atbildīgs. Vai viss draud pa telefonu, vai drīzāk? Ak, jūs visi atstājiet mani puisi mierā. Kas var būt biedējošāks par to, ka esi sieviete viena pati mājās, un tagad kāds ir tavā mājā, un tu cīnies par savu dzīvību. Šī ir Tamaraka, Florida. Ļoti mierīgs Fort Lauderdales priekšpilsētas rajons. Tur agrāk dzīvoja mana vecmāmiņa. Tamaraka, Florida, Brauardas apgabalā, ir ļoti ģimeniska vieta. Tā ir diezgan klusa vieta, Brauarda. Pārsvarā tur dzīvo nedaudz vecāki cilvēki. Tur agrāk dzīvoja daudz pensionāru. Es to neuzskatu par augstas noziedzības rajonu. Bet 2022. gada 13. jūlijā apmēram 15:00 tika veikts ārkārtas zvans uz 911. Un, kad operatīvie dienesti ierodas notikuma vietā, zvanītājs viņus sagaida šī dzīvojamo māju kompleksa priekšpagalmā. Nē. Ak, māte Dievs. Vai tu redzi policiju? Jā, ka policija voda. Labi. Brauardas šerifa birojas saņēma zvanu uz 911 no vīrieša, kurš paziņoja, ka bija atnācis apciemot savu draugu. Nesaņēmis atbildi, viņš mēģināja atvērt priekšējās durvis un atklāja, ka tās ir atslēgtas. Atverot priekšējās durvis, viņš ieraudzīja viņu aptuveni 3 metru attālumā no ieejas, guļam asinīs. Jā, šī ēka, šī te. Vai jūs šobrīd esat kopā ar viņiem? Jā, es esmu kopā ar viņiem tagad. Tu esi šeit. Labi. Labi. Nu, ej un uzgaidi. Tu vari runāt ar viņiem. Vai viņa atnāca līdzi? Nē, ar savu māmu, bet viņas mamma ir stjorte. Nē, tur neviena nav. Kā tu vari iekļūt mājā? Mana mīļākā, nepieskaries nekam, es viņu paņemšu aizmugurē, pagaidi. Šis zvanītājs uz numuru 911 Robeltos Robinsons rāda pirmajiem reaģētājiem ceļu uz savas draudzenes dzīvokli, 23 gadus veco Keilu Hodžsoni. Tāds mūsu. Tā ir tikai priekšā. Es nevaru tikt iekšā, es viņai zvanīju visu rītu, bet viņa neatbildējas telefonu. Un es atnācu šur pirmo reizi un vienkārši klaurēju. Kad atnācu otro reizi un ieraudzīju viņas mašīnu ārā, es nodomāju, viņai jābūt šeit. Tad, kad es atnācu, es ļoti stipri kolēju, viņai bija mazais suns un viņa neatbildēja. Es vienkārši pamēģināju durvis un tās atvērās. Viņa gulēja uz grīdas. Jā. Durvis nebija aizslēgtas. Vai jūs esat bijusi mājā? Jā, tikko biju un es atnācu tikai pateikt. Jūs tur iekšā nevienu neredzējāt? Dzīvoklis atrodas 4 stāvu ēkā, tas ir jaunāks komplekss. Dzīvoklis atrodas 2. stāvā un gaiteņa galos bija tāda kā atklāta telpa. Viņas telefons burtiski bija. Tas ir kā mana draudzene. Tieši šeit. Bez bērniem. Tikai nedaudz ārā. Pa kreisi. Vienam cilvēkam jāiet iekšā, tā ir pareizi. Iedžot dzīvoklī upuris Keila Hodžsone gulēja aptuveni 3 metrus no ieejas durvīm. Jā. Tu esi šeit, tu vari mani dzirdēt. Tieši tur, kad bija iekšā. Jā, viņi ir tieši tur. Es negribu, vai tu tāds esi. Ap viņu bija asinis. Uz grīdas bija asiņu nospiedumi. Viņi apskatīja un pārbaudīja guļamistabas un vannas istabas. Viņi atrada Keilas suni vienā no guļamistabām, izgāja no dzīvokļa un paziņoja slepkavību izmeklētājiem. Mēs beigās saņēmām izsaukumu doties uz notikumu vietu un pārņemt izmeklēšanu. Un tad draudzenei ir dzeltens. Un es nezināju, tas ir tā kā... Jā. Mēs jokojamies. Nē. Keilas mamma, mums ļoti žēl, ka jums tas jāizcieš. Mēs darīsim visu iespējamo, lai jums palīdzētu. Mums būs ļoti daudz jautājumu, ko uzdot. Lūdzu, esiet pacietīgi ar mums. Izskatās, ka asinīs ir vilkšanas pēdas. Un vilkšanas pēdas veda līdz Keilas galvas augšdaļai.
Un Keila gulēja uz grīdas, viņa bija neticami asiņaina. Bija tik daudz asiņu, ka skatoties uz viņu šķita, ka viņai nav mugurā nekādu drēbju, bet patiesībā viņai bija halāts. Taču halāts bija pilnībā piesūcies ar asinīm, tāpēc izskatījās, ka tas ir tikai vēl vairāk asiņu. Jā, tieši tā, šis būs. Ar mačeti. Viņi paņēma mediķus, nogāza mani zemē. Es runāju par krūtīm. Keila guva aptuveni 36 dažādas durtes vai griestas brūces, no kurām lielākā daļa bija koncentrētas gar viņas kreiso pusi, seju un kaklu. Viņa guva ļoti garu griesta brūci ar asu priekšmetu, kas stiepās leju pa viņas sejas sānu. Viņa arī guva durtu brūci kaklā, kas pārdūra viņas jugulāro vēnu. No ievainojumiem bija skaidrs, ka šī persona vēlējās, lai Keila būtu mirusi. Tiesa medicīnas eksperts noteica, ka nāves veids bija slepkavība, un nāves cēlonis bija vairāki asi priekšmeti radīti ievainojumi. Bet kurš gan vēlētos nogalināt Keilu Hodgsoni? Keila bija starojoša, dzīvespriecīga sieviete savos 20. un šķita, ka viņa izbauda dzīvi pilnā mērā. Viņi ļoti mīlēja viņas ģimene un draugi. Keila strādāja par pudeļu servisa darbinieci. Viņa strādāja uzņēmumā, ko sauca par Bardols. Viņa arī strādāja privāti kā pašnodarbinātā. Viņai bija pāris dažādi darbi, bet viņa strādāja apkalpošanas nozarē kā pudeļu servisa darbiniece, viesmīle, apkalpotāja, bārmene un bieži ceļoja starp Ņujorku un Tamaraku. Viņa dzīvoja Tamarakā kopā ar savu māti, un viņai ar māti bija ļoti ciešas attiecības. Keila, cik es varu spriest, nāk no mīlošas ģimenes. Viņas māte Diāna raksturoja viņu kā skaistu cilvēku, kura patiesi mīlēja dzīvi un bija tipiska jauniete 20. gados. Izbaudīja katru mirkli, ceļoja ar draugiem un vienkārši piedzīvoja dzīvi. Tagad, kad likumsargi sāk norobežot noziegumu vietu, Keilas ģimenes locekļi sāk ierasties dzīvoklī. Man jāsaka, ka tas sāp viņas ķermenim. Hei, kad pēdējo reizi ar viņu runāji? Kad pēdējo reizi runāji ar savu brālēnu? Viņš runāja Instagramā, es domāju vakar. Es redzu savu brālēnu. Ak, šie cilvēki! Klausies! Kur ir viņas mamma? Viņas mamma ir Stjuarte. Viņa ir reisā. Es tikko beidzot ar viņu sazinājos. Viņa tagad atgriežas. Keilas māsītes uzzināja, ka Keila ir mirusi, un viņa bija ārkārtīgi satriekta. Tas ir saprotami. Vai tu vari iedomāties, kā ir uzzināt, ka tavs radinieks tik jaunā vecumā ir miris savā dzīvoklī? Ak, Dievs, tas ir Ītans! Kā? Ak, Dievs! Kāds tavs vārds, Emīlija? Melanija! Melanija! Vai kāds ir šeit kopā ar tevi, Melānija? Labi, nu, dosimies apakaļ pie tevis. Iesim tur. Palīdzēt piecelties? Nāc. Nāc, mēs tev palīdzēsim. Keilas māte Diāna atgriežas mājās tikai 5 stundas pēc tam, kad tika atrasts viņas meitas līķis. Keila dzīvoja kopā ar mammu šajā dzīvoklī, bet viņas mamma bija Stjuarte, un notikuma brīdī viņa bija darbā, lidojumā, tāpēc viņai vajadzēja paziņot. Viņai vajadzēja saņemt telefona zvanu, kurā paziņoja, ka viņas meita ir mirusi. Mamma, vai tu vēlies apsēsties? Jūs varat šeit palikt, ja vēlaties. Vai mēs varam tur iet? Tur vienkārši ir vairāk privātuma. Es saprotu, kundze. Mēs drīz atvedīsim ķermeni lejā. Un Keilas brālis tagad arī ir ieradies pie Keilas un viņu mammas dzīvoklī. Es zinu. Piedod, es nevēlos redzēt. Es vienkārši gribēju tev redzēt. Kungs, viņa vairs nav šeit. Vai viņš ir? Kur viņš ir? Kur viņš ir? Vai es varu jums palīdzēt piecelties? Kad tiesības sargājošās iestādes izmeklē un saglabā nozieguma vietu, viņiem ir jāspēj strādāt. Un viņiem nācās palīdzēt ģimenes loceklim piecelties un pavadīt viņu prom, lai viņi varētu turpināt darbu pie Keilas nāves izmeklēšanas. Ak, mans Dievs!
Pilnīgi satriecošā ainā, kas iemūžināta policijas ķermeņa kamerā, Keilas ģimene lūdza atļauju aizlūt par Keilas ķermeni, pirms viņu pārved uz morgu. Mēs zinām. Debes Tēvs, mēs tikko iemācījāmies saglabāt savu dvēseli dzīvu. Satveriet savas rokas! Satveriet savas rokas! Rokas, klausieties! Jūs nevēlaties, lai tā būtu jūsu pēdējā atmiņa. Es apsolu. Es apsolu, jūs nevēlaties, lai tā būtu jūsu pēdējā atmiņa. Paldies, labi. Man jūs ļoti žēl. Mammu, kur ir tas puisis, kas bija mājā? Puisis bija novērsts, vai viņš ir aizturēts, vai viņu izmeklē? Protams, izmeklētājiem ir jānopratina persona, kas atrada Keilas ķermeni. Toreiz 31 gadu vecais Rovelto Robinsons. Kungs, man ļoti žēl jūsu zaudējumu. To sauc par draugu. Jā, kaut kas tāds. Labi. Kāpēc mēs neejam cashcard un nepaņemam no jums liecību par to, kā viss notika? Viena no pirmajām lietām, ko mēs darām notikuma vietā, ir saruna ar liecinieku. Mans partneris tur bija dažas minūtes pirms manis, tāpēc viņš jau bija sācis to darīt. Un īsi pastāstīja man, ko bija teicis zvanītājs, kurš piezvanīja uz 911. Tad es arī satikos ar viņu. Vai atceries pirmo reizi, kad mēģināji sazināties ar Keilu? Tas bija agri, ap 10 vai 11 droši vien. Ap 10 vai 11, kā tur viņi sazinājies? Es viņai piezvanīju. Es viņai vairāk kārt zvanīju. Viņš atsaucās. Keilu viņš sauca par savu kaut kādu draudzeni, un atkal viņš norādīja, ka, lai gan viņi bija draugi, viņi bija vairāk nekā draugi. Viņi varbūt nebija tikai viens otram, bet viņi bija kaut kas līdzīgs viņa draudzenei. Tu domā, ka tas bija 10 vai 11? Man šķiet, ka tu grasījies pārbaudīt, bet tu teici, ka es izdzēsu izziņu. Jā. Es to izdzēsu, jo viņa man bija sadusmojusi, jo man likās, ka viņa man ignorē, jo es tikko biju atgriezies no tikšanās ar savu draudzeni. Parasti mēs staigājam pa šīm Čikāgas ielām, satieku savu draudzeni. Viņai tas nepatīk vai kaut kas tam līdzīgs. Tātad viņa zināja, ka tu aizgāji pie savas draudzenes? Jā. Es un viņa esam ļoti atklāti par mūsu situāciju. Labi. Cik ātri tu izdzēsi ziņas un telefonu zvanus? Pēc tam, kad es atnācu šeit, es neredzēju viņas mašīnu. Un es spēlēju pie durvīm, bet viņa neatbildēja. Tad es domāju, tagad esmu satraukts. Viņš arī spēja viņiem pastāstīt, ka bija dusmīgs uz Keilu un izdzēsa visus viņas kontaktus. Tagad viņa mēģina noskaidrot motīvu un personu, kas nogalināja Keilu. Un, kad tu dzirdi, ka viņš bija tik dusmīgs, ka izdzēsa visus kontaktus, viņiem ir jāveic padziļināta izmeklēšana. Vai tas nozīmēja, ka viņš bija tik dusmīgs, ka varētu izdarīt vēl kaut ko Keilai? Kad viņai zvanīja agrāk, vai zvans uzreiz pārgājies balss pastu, vai arī vienkārši nebija savienojumu? Tāpēc tas man arī satrauca un lika izdzēst viņas numuru, jo sākumā zvans gāja cauri, bet tad pēkšņi viss apklusa. Nebija nekā, pat ne balss pasts. Vienkārši rādīja, zvans neizdevās. Bet tad, kad es zvanīju no savu otru telefonu, zvans gāja cauri, un tas man tieši arī satrauca. Rovelto Robinsons sīkāk izstāsta, kā viņš atrada Keilu. Es nesitu pa durvīm kā traks, es grasījos sist pa durvīm, bet tad vienkārši pārbaudīju durvis, atvēra tās, un viņa bija tieši tur. Viņš bija pēdējais cilvēks, kurš redzēja klātienē Keilu, pirms viņa pameta dzīvokli. Tātad Roveltovs spēja sniegt laika grafiku par to, kad viņš iepriekšējā naktī bija devies apciemot Keilu viņas dzīvoklī. Viņi arī izmantoja laika grafiku, kad viņš zvanīja Keilai, lai parādītu, ka šis noteikti ir laika posms, kad viņa jau bija mirusi. Lai gan asins uz Roveltova rokām noteikti ir aizdomīgas, izmeklētāji noskaidro, viņš tās ieguva, mēģinot veikt Keilai sirds un plaušu reanimāciju. Kad detektīvi runāja ar Roveltovu, viņam neienāca prātā neviens, kurš pēc viņa zināšanām vēlētos ko tādu nodarīt Keilai. Un, lai gan viņam bija arī draudzene Ņujorkā, viņš apstiprināja likumsargiem, ka viņa draudzene tajā konkrētajā dienā atradās Ņujorkā. Un ka viņa draudzenei nekad nav bijušas nekādas problēmas ar Keilu, un viņa pat nezināja, ka tāda Keila vispār ir. Morgā Keilas ķermenis sniedz izmeklētājiem pavadienu par to, kas varētu būt viņai to nodarījis. Daudzie aizsargāšanās ievainojumi, ko Keila bija guvusi, parādīja mums, ka Keila cīnījās par savu dzīvību līdz pašām beigām. Keilai bija uzlikti mākslīgie nagi, un daži no viņas nagiem bija norauti, kamēr viņa cīnījās par savu dzīvību. Un šie nagi tika atrasti arī dzīvokļa iekšpusē.
dūrienu skaits, to atrašanās vieta, kā arī tas, ka viņai bija aizsargāšanās brūces. Viņa pretojās. Tas nozīmē, ka uzbrucējs, slepkava, bija kāds, kurš rīkojās atriebības vadīts. Patiesībā šāda veida noziegums liecina, ka tas tika izdarīts dusmu, kaislību vai mirkļa iespaidā. Nozieguma vieta pati par sevi ir ārkārtīgi asiņaina. Ir skaidrs, ka Keilas dzīvoklī notika kaut kāda cīņa. Asinis bija uzšlakstīts uz sienām gaitenī. Viņa gulēja asiņu peļķē. Notikuma vietā nebija atstāti nekādi redzami ieroči. Mēs neredzējām nevienu nazi. Taču viena lieta, ko mēs tajā brīdī pamanījām, bija liela stikla ūdenspīpe, kas bija salauzta un daļēji atradās zem Keilas un ap viņu. Tas bija liels stikla gabala daudzums. Vēlāk mēs to savācām un konstatējām, ka liela daļa no stikla ūdenspīpes pudeles, tieši kāda daļas, notikuma vietā trūka. Un Keilas suns sniedz izmeklētājiem vēl vienu pavadienu. Keilai bija mazs suns. Viņa sauca Diors. Zvanītājs uz numuru 911 teica, ka viena no pirmajām dīvainajām lietām, ko viņš pamanīja, bija tā, ka, kad viņš klauvēja pie durvīm, izklausījās, ka suns it kā bija ieslēgts dzīvokļa viesu guļamistabā. Galu galā viņa atrada suni viesu guļamistabā. Durvis bija aizvērtas. Viena no lietām, ko jūs pamanījāt, bija tā, ka sunim uz ķepām bija asins, kas mums radīja iespēju, ka suns acīm redzot nebija ieslēgts, kad notika uzbrukums, un kāds viņu bija ielicis aiz šīm durvīm un aizvērs tās. Pirmajā acu uzmetienā Kailas dzīvoklī nav nekā tāda, kas izceltos vai norādītu uz kādiem aizdomās turamajiem. Tāpēc izmeklētājiem ir jāķeras pie novērošanas kameru ierakstiem, jeb kādiem novērošanas ierakstiem, kas atrodas ārpus Kailas dzīvokļa. Šim ir ringdurvju zvans, šim arī ir kamera. Kamēr nozieguma vieta tika apsekota, detektīvi devās uz dzīvokļu kompleksu un ieguva novērošanas kameru ierakstus. No ēkas, kurā dzīvo Keila, un arī no ēkas, kas atradās tieši blakus Keilas ēkai. Keilas dzīvoklis atradās 2. stāvā. Katrs no Keilas dzīvokļa sāniem pretējā koridora pusē atradās 2 dažādi dzīvokļi, un abos bija uzstādītas durvju zvana novērošanas kameras. Diemžēl rietumu pusē esošā kamera nedarbojās pareizi. Tā būtu vislabākā, jo tā rādīja daļu no Keilas durvīm. Iespējams, tā būtu fiksējusi notikušo pie šīm durvīm. Taču Keilas dzīvokļa austrumu pusē bija durvju zvana kamera, un mēs to spējām iegūt. Ar dzīvokli. Izmeklētāji, kuriem ir novērošanas ieraksti un ringu durvju zvana ieraksti, sāk veidot notikumu laika līniju. Ieraksti no dzīvokļu kompleksa un no durvju zvana kamerām sakrita ar Rovelta notikumu laika līniju, viņa došanos uz Keilas dzīvokli un brīdi, kad Keila devās uz darbu. Tātad Roveltu Robinsonu šajā lietā oficiāli vairs neuzskata par personu, kas interesē izmeklēšanu. Mēs varējām redzēt, kad Keila bija aizgājusi un kad viņa tajā vakarā atgriezās mājās. Tāpēc šī laika līnija bija svarīga. No turienes mēs patiešām varējām sākt paplašināt izmeklēšanu, redzēt, kas tajā brīdī pārvietojās pa kompleksu. Likumsargi pamanīja personu, kas interesē izmeklēšanu, un apmēram 2:00 naktī ieradās daudz dzīvokļu namā. Un šī sieviete bija ģērbusies tumšās drēbēs ar beisbola cepuri, covid masku un nesa līdzi Shake Shack ēdiena maisiņu. Tur bija melnādaina sieviete, kas bija ģērbusies pilnīgi melnā. Viņai galvā bija New York Yankees cepure, melnas bikses un melna jaka. Un viņi vienkārši šķita klīstam apkārt šajā vietā. Viņi staigāja augšā un lejā pa kāpnēm, šurpu turpu pa gaitaņiem. Aptuveni no 2:00 naktī līdz 4:45 no rīta. Šī pati persona pārvietojās no Keilas ēkas uz ēku blakus Keilas ēkai. Viņi novēroja, kā šī persona skatās uz paskastītēm un pārvietojas aizdomīgā veidā. Tas pats par sevi. Kāds cilvēks 4 no rīta? Vērot dzīvokli ir aizdomīgi, bet tam visam vēl pievienojās acīm redzamais maskējums, lai šo personu nevarētu atpazīt. Galu galā mēs spējām viņu izsekot vairākās vietās. Viņas pārvietošanās, viņas uzvedība, tas viss tiešām radīja aizdomas par viņu. Pēc tam, kad Keila atgriežas mājās, mēs vēlreiz redzam aizdomās turamo, kurš diezgan ātri dodas uz Keilas dzīvokli no citas ēkas. Bet viņa pēkšņi sāka iet daudz steidzīgāk, un tas notika minūtes vai 2 laikā pēc tam, kad Keila bija atgriezusies mājās.
Detektīvi varēja redzēt, kā aizdomās turamā gāja garām durvīm, kas veda uz Keilas dzīvokli. Mēs aizdomās turamo video vairs neredzam gandrīz stundu. Uzreiz varēja pateikt, ka tā ir tā pati aizdomās turamā, vienkārši pēc viņas auguma. Viņai bija ļoti raksturīga miesas būve, un tagad viņa bija uzvilkusi citu apģērbu. Aizdomās turamo ļoti skaidri redzēja kamerā, kad viņa izgāja no ēkas, kurā atradās Keilas dzīvoklis, ģērbusies džemperī ar kapuci, ko Keilas mamma atpazina kā viņa mājās esošu. Bija arī pāris sandales, kuras gan Keila, gan viņas mamma lietoja, un aizdomās turamo redzēja aizejam šajās sandalēs. Aizdomās turamais nes arī iepirkumu maisiņu, kas tika atpazīts kā paņemts no šī dzīvokļa. Manuprāt, ir tik daudz dažādu iemeslu, kāpēc tas šķiet aizdomīgi. Pirmkārt, kāpēc viņa vilktu Keilas drēbes? Otrkārt, kāpēc viņa vispār pārģērbās? Un treškārt, vai viņa vienkārši cenšas mainīt savu izskatu un iespējams likt cilvēkiem domāt, ka no dzīvokļa izgāja Keila? Kad detektīvi pamanīja, ka aizdomās turamās aizgāja citās drēbēs, tas noteikti ir aizdomīgi. Bet, ja tās drēbes, kurās viņa aiziet, ir upura drēbes, tad tas mums liecina, ka šī aizdomās turamā noteikti bija Keilas dzīvoklī, jo tas būtu vienīgais veids, kā iegūt šīs lietas. Keilas Hodgsonas nakts sniedz izmeklētājiem vēl vienu pavadienu. DNS, kas tika atrasts zem Keilas Hodgsonas nagiem, tika analizēts, un šis DNS atbilda vienai sievietei. Tātad, kas īsti ir šī noslēpumainā sieviete, kas tika redzama novērošanas kameru ierakstos? Izmeklētāji runā ar cilvēkiem, kuri vislabāk pazina Keilu. Detektīvi tad mēģināja noskaidrot, kam bija problēmas ar Keilu. Vai Keilas dzīvē bija kāds, kurš vēlētos, lai Keila būtu mirusi? Kad viņi runāja ar bāra Bardols īpašnieci, Keilas darba devēju, viņa nevarēja iedomāties nevienu, kam būtu kādas problēmas ar Keilu. Kad viņi runāja ar Keilas mammu, vienīgais, ko Keilas mamma zināja, bija tas, ka kāda meitene bija zvanījusi uz viņas telefonu ar joku zvaniem, bet viņai nebija nekādu citu detaļu par to. Es sazinājos ar dažiem Keilas draugiem un palūdzu viņiem satikties ar mani, lai es varētu noskaidrot, vai ir kāds, kas atbilst šim aprakstam un ar kuru Keilai varētu būt bijušas problēmas. Šī ir ierakstīta Džanisas Teitas zvērināta liecība. Šodien mēs runājam par Keilas Hodgsonas nāvi. Un, cik man zināms, jūs esat Keilas labākā draudzene. Vai tas ir pareizi? Jā. Labi. Un jūs minējāt pirms ieraksta sākuma, ka jūs abi nesen bijāt Ņujorkā no 6. jūlija līdz 9. jūlijam. Vai tas ir pareizi? Jā. Un kad bija pēdējā reize, kad jūs patiešām redzējāt Keilu? 9. Dženisa Teita bija Keilas labākā draudzene. Viņas bija nešķiramas. Viņas kopā strādāja Bardols. Kur bija Keila, tur bija arī Dženisa. Viņas kopā ceļoja uz Ņujorku. Viņas kopā strādāja ballītēs Ņujorkā. Cik es saprotu, Keila satikās ar puisi, kuram šeit Floridā bija draudzene vārdā Rivalto Robinsons. Vai tu viņu pazīsti kā Rivalto? Nē. Nē, labi. Esmu dzirdējis vairākus vārdus. Vēl nē. Labi. Izņemot V, ar ko vēl Keila tikās? Ar puišiem vai meitenēm? Bija puisis vārdā Šakure, bija puisis vārdā Terence. Labi, vai viņš ir no Ņujorkas vai no Brauvardas? Terence dzīvo Ņujorkā. Un vai Terence ir vienīgais no Ņujorkas? Jā. Mums izdevās konstatēt šo saikni starp Keilu un šo cilvēku Ņujorkā vārdā Terijs Termoģēns. Keilas attiecības ar Teriju Termoģēnu šķita tādas, ka ikreiz, kad Keila bija Ņujorkā, Terijs, kuram Keila patika, veda viņu vakariņās. Ja Terijs Termoģēns kādreiz atradās Dienvidfloridas apkaimē, Keila un Terijs satikās, lai kopā ieturētu vakariņas. Kad viņi neatradās vienā pilsētā, Terijs sūtīja Keilai ēdienu. Tas arī bija viss, ko mēs zinājām par viņu attiecībām. Tātad tagad mums ir vēl viens labs pavadiens. Šajā novērošanas kameru ierakstā šī noslēpumainā sieviete pie Keilas dzīvokļa nesa ēdiena maisiņu.
Terijs Ņujorkā, viņš sūtīja ēdiena ar Uber Eats starpniecību. Tāpēc ir dabiski pieņemt, ka ja kāds Floridā piegādāja ēdienu 4 no rīta, tas varēja būt Uber Eats. Mēs zinām, ka Terijam ir draudzene. Pareizi. Viņš pats viņu par savu draudzeni nesauc, bet jā, viņam ir draudzene. Cik tev zināms, ar ko viņai ir problēmas? Vai kāds viņu uzmāca, traucē, vai ir kāds, ar kuru viņai ir aktīvas problēmas? Vienīgais cilvēks, ar kuru viņai jebkad ir bijušas aktīvas problēmas, jo Keila ar nevienu nav konfliktā, ne ar vīriešiem, ne ar sievietēm, viņa vienkārši neiesaistās tajā. Parasti viņa to vienkārši ignorētu, bet tas būtu Terence draudzene. Burtiski pirmajā dienā, kad viņas iepazinās, viņa uzrakstīja viņai Instagramā. Un kāda bija tā problēma, kas viņiem bija? Būtībā viņa uzrakstīja Keilai, lai noskaidrotu, vai Keila ir kopā ar to kungu Terencu. Man ir ekrāna uzņēmums ar viņu privātajām ziņām, kad viņa viņai uzrakstīja. Viņa domāja tieši to dienu, kāpēc šī meitene viņai uzreiz raksta privāti. Tieši to arī Keila padomāja. Un, kad Keila uzrakstīja tam kungam un pajautāja viņa, vai tev ir draudzene, par kuru tu man nepateici, viņš to noliedza. Viņš teica, ka viņam nav nekādas draudzenes, viņš neko no tā nezina. Viņam ir bijusī. Viņš apgalvoja, ka tā ir viņa bijusī, tāpēc Keila turpināja ar viņu sarakstīties. Šī acīmredzami ir ļoti sarežģīta situācija, un izmeklētājiem ir jānoskaidro, kurš ar kuru satiekās un kurš tieši rakstīja Keilai par Terencu. Kā tā meitene uzzināja par Keilu? 29. datumā es un Keila strādājām ballītē. Tātad ballītē, kurā mēs strādājām Ņujorkā, viņa atnāca. Kad tu saki viņi, tu domā Terence, un tad Terence ar saviem draugiem. Tātad mēs teikt atgriežamies tur, un Keila ar viņu sāk labi saprasties. Viņš noņem savu gradzenu un uzvāk to Keilai pirkstā. Tagad visi draugi apkārt filmē video un tam līdzīgas lietas. Un viens no viņiem filmē Keilu, un tu redzi gradzenu uz viņas rokas. Tas ir tāds ļoti atšķirīgs gradzens, vai arī tas ir liels? Es domāju, ka man ir video ar to. Ļoti liels, pamanāms gradzens. Keila dejo, un tu redzi gradzenu, un Keilai ir gradzens pirkstā. Zini, viņa tam nepievērš nekādu uzmanību. Nākamajā dienā viņa saņem ziņu no draudzenes. Tātad ekrāna uzņēmumā būtībā tiek jautāts, vai Keila tagad ir kopā ar šo puisi. Pareizi. Bet Keila uz to neatbildēja. Nē. Viņa atbildēja uz pirmajiem 2 sākumā. Zini, tāpēc, ka meitene uzrakstīja, un viņa tā kā par ko tieši. Un tad viņa bija tāda, tas puisis ar bizēm, vai viņš mēģināja ar tevi iepazīties, vai jūs satiekties? Tas puisis ar bizēm ir Terence, un, protams, Keila neatbildēja. Tad viņa piezvanīja puisim un teica, zini, man raksta kāda meitene, tā ir tava draudzene. Viņa aizgāja vakariņās. Un, kad viņa nākamajā dienā aizgāja vakariņās, nākamajā rītā viņa viņai atkal uzrakstīja. Tu neatbildi, tu vari būt sieviete. Svarīgākais ir tas, ka, ja jūs tiešām runājat un pavadāt laiku kopā, es gribu, lai tu zini, ka es ne pret vienu no jums nebūšu saudzīga. Tur augšā uz viņas profila ir viņas bilde. Jā, tā ir viņa. Zem Šakija rakstīts Sakina. Jā. Labi. Tagad, kā mēs zinām, ka viņa ir saistīta ar Terencu, šī Sakina? Kā tu zini, ka viņa domā tieši Terencu? Visā viņas lapā tu redzi Terencu. Mēs zinām, ka viņam Ņujorkā bija draudzene Sakina Thompsona. Un kādā brīdī Sakina bija uzzinājusi par Keilu, un starp viņām bija apmainītas ziņas. Bet, cik es varēju spriest no Keilas puses, nebija nekāda satriecoša ziņa, piemēram, ka vairs nedrīkst runāt ar Teriju. Viņa turpināja dzīvot savu dzīvi. Sakīna dzīvoja Ņujorkā un strādāja par manikīra speciālisti. Sakīna ticēja, ka viņa un Terijs ir kopā. Draudzene, draugs, nekādu jautājumu, nekādu šaubu. Viņi bija kopā. Keilas labākā draudzene Dženisa arī atklāja vēl vienu svarīgu aspektu Keilas un Sakinas saziņā. Pagājušā mēneša sākumā viņi uzmācās ar joku zvaniem. Un šajos joku zvanos, kas tika teikts? Vai tie bija draudoši zvani, vai vairāk tādi? Jūs visas atstājiet manu puisi mierā. Keila atbildēja uz telefonu, un viņa zvērēja, ka tas bija cilvēks no Ņujorkas, jo persona pa telefonu teica dead-ass. Un tas ir kaut kas, ko saka cilvēki no Ņujorkas. Un tā vienmēr bija tās pašas meitenes balss. Tā vienmēr bija tā pati balss, jā. Viņa teica, ka viņa klusētu kādu minūti. Tad man vajadzēja kliegt halo, lai viņa atbildētu halo. Kas tas vispār ir? Un beigās viņa teica, tu zini, ka esi vai ne? Es atbildēju, jā, es zinu, pasaki man kaut ko citu. Tad tie palika klusi. Dienā, kad Keila tika atrasta mirusi savā dzīvoklī, gan viņas māte Diana, gan viņas it kā draugs Rovelto Robinsons savās liecībās policijai pieminēja kaut ko, kas izrādījās izšķiroša norāde. Vai ir kaut kas, par ko es tev nepajautāju, bet kas tavuprāt varētu būt svarīgi?
Viņai nav problēma. Viņa izskatās ļoti laimīgs cilvēks. Vienīgais, pirms pāris nedēļām viņa saņēma tādus kā joku zvanus, bet viņa nesniedza sīkāku informāciju par to. Mēs saņēmām informāciju no draugiem un ģimenes, ka Keila pēdējās pāris nedēļās, ja ne pāris mēnešus pirms slepkavības, bija sākusi saņemt tādus, ko viņa sauc par joku zvaniem no kādas sievietes. Keilas labākā draudzene Dženisa Teita, kuru iztaujā policija Browardens apgabalā, atklāja, ka viņa Ņujorkā personīgi satikusi Sakinu Thompsoni. Viņš viņai visu laiku zvana, kamēr viņa brauc turp un saka: neej iekšā, lūdzu, neej iekšā, es tevi lūdzu, neej Showtime, neej iekšā. Un es skatos uz viņu un saku: meitene noteikti ir iekšā, saproti? Citādi nav iemesla, kāpēc viņš negrib, lai tu ieej. Tā nu mēs beigās piebraucām pie Showtime, un viņš viņai piezvana, jo redz, ka mēs noparkojamies. Un viņš saka: nāc pie manas mašīnas. Tā mēs tomēr aizgāja iekšā. Es viņai vispirms uzrakstīju īsziņu un pateicu: draudzene ir šeit. Es viņu redzēju bāra galā gaidot. Tātad tu viņu tur ieraudzīji, un viņa vienkārši sēž viena pati, vai viņa bija ar kādu kopā? Viņa bija viena pati, rokas sakristotas bāra galā. Viņai priekšā nebija dzēriena, viņa vienkārši sēdēja tur. Bet tur bija tas puisis, ar kuru es grasījos tikties, un es viņu apskāvu. Un tad es paskatījos lejup un ieraudzīju viņu. Un kad viņa man ieraudzīja, viņa paskatījās uz mani, tad viņa paskatījās man garām un neredzēja Keilu. Tad viņa vēl kādu brīdi pasēdēja gaidot, vai Keila atnāks. Tad vieta tika slēgta, un viņa piecēlās un aizgāja. Tātad Keila nekad neienāca. Viņi abi kopā devās uz citu vietu, viņš un viņa. Tā kā Dženisa zina, kā izskatās Sakina, izmeklētāji viņai parāda novērošanas kameru ierakstu no nakts, kad tika nogalināta Keila. Kad Dženisa skatījās dzīvokļu kompleksa video novērošanas ierakstu, viena no lietām, ko viņa atpazina, bija aizdomās turamās profils. Viņa atpazina, ka sievietei video ir kuplas krūtis. Viņa atpazina aizdomās turamās gaitu. Kas tajā video lika tev domāt, ka tā ir Sakina? Viņa ir ļoti drukna. Tāpēc viņa iet ar augstu paceltu krūškurvi, un viņai ir tāda dziļa gaita. Tā ir ļoti atšķirīga gaita. Tāpat kā tev ir atšķirīga gaita, jo tev ir noteikti krūšu forma, arī viņai ir milzīgas krūtis. Un viņas sejas profils no sāniem vienkārši piešķir tam visu smagumu. Un tad viņas gaita ir gluži kā B5 pilnā gaismā. Viņa soļo smagi, kad iet. Viņai ir smaga gaita. Jā. Tas vienkārši liekas loģiski, ka tā ir viņa. Viņai tiešām bija kaut kādas psiholoģiskas problēmas. Meitene neatstāja Keilu vienu, ņem vērā. Šis puisis runā ar daudzām citām meitenēm Ņujorkā. Es esmu bijis Ņujorkā, esmu gājis ārā, un viņš ir ar citu sievieti. Bet es domāju, ka fakts, ka Keila bija apburoša, saproti, Terence vienkārši viņai dzinās pakaļ un bija neatlaidīgs. Viņš centās. Viņš viņu aicināja pie sevis. Viņš viņai sūtīja ēdienu. Viņš bija neatlaidīgs. Man šķiet, ka viņai likās, ka Keila ir drauds. Galu galā viena no viņas draudzenēm man spēja iedot šīs sievietes Sakinas Thompsonas Instagram profilu. Sveiki, mani sauc Sakina. Es esmu no Ņujorkas. Es esmu pilna laika nagu meistere. Es īsti nezinu, ko teikt, bet vienkārši laipni lūgti manā kanālā. Es īsti negribēju, lai pirmais video uzreiz būtu par kaut ko konkrētu, bet šeit es nodarbošos ar skaistumpopšanu. Pārsvarā nagi un grīms, paraugi, tādas lietas. Pirkumu apskati, dienas tērpi, principā viss. Detektīve Kučlere pēc tam pārlūkoja Sakinas Thompsonas Instagram kontu. Viņš pamanīja, ka ir noteikti apģērba gabali, kurus aizdomās turamā valkāja dzīvokļu kompleksa novērošanas ierakstā. Dzīvokļu kompleksa novērošanas ierakstā bija redzams apģērba zīmols, ko viņš pamanīja arī fotografijās Sakinas Thompsonas Instagram kontā. Es esmu labākā runātāja, kāda jebkad bijusi tajā filmā. Bija arī prāda kurpju pāris, ko aizdomās turamais valkāja, un tieši tādas pašas prāda kurpes tika atrastas Sakinas Thompsonas Instagram profilā, kur viņa bija redzama ar šīm pašām kurpēm. Viņš arī pietuvināja brīdi, kad aizdomās turamā turēja rokās savu mobīlo telefonu. Viena no lietām, kas tiešām izcēlās, bija viņas mobilā telefona vāciņš. Kādā brīdī video redzams, ka aizdomās turamā izlikās, ka skatās uz daudzdzīvokļu nama paskastītēm, un tajā pašā laikā apgriez savu telefonu otrādi. Un, kad viņa apgriez telefonu otrādi, es varēju redzēt tapeti uz viņas telefona ekrāna. Un tieši tā sagadījās, ka Sakinas Thompsonas Instagram profilā viņa tur telefonu rokā, un tajā pašā tapeti ir redzama arī tajā fotogrāfijā.
Sakina bija diezgan aktīva sociālajos tīklos, un viņa publicēja lietas par savām attiecībām, tostarp ar Teriju. Un tas varbūt nav nekas neparasts, bet viņu attiecības bija nedaudz toksiskas. Es nemelošu. Man patīk flirtēt, lai pārbaudītu, vai man tas vēl aizvien sanāk. Es satīties. Nē, tas būtu traki. Katru reizi, kad Keila jautāja Terijai par Sakinā Thompsoni, Terija viņai teica, viņa ir traka. Viņa ir mana bijusī draudzene. Tev par viņu nav jāuztraucas. Un tāpēc vienīgais iemesls, kāpēc Keila nepievērs pārāk lielu uzmanību Sakinai Thompsonai, bija tas, ka Terija viņai nepārtraukti teica, ka tā ir tikai traka bijusī draudzene, par kuru nav jāuztraucas. Kāpēc tu uzvedies tik nervozi? Un kāpēc tu tik ļoti snīsti? Un kāpēc tu izskaties tik izsalkusi? Un... Nē, nekādā gadījumā tas nav tas, ko tu domā! Šis ir liels pārpratums! Tev ir jānotic man! Klausies, es tev saku, tev labāk mani klausīties! Tev patīk krābju kotletes, vai ne, Squidward? Viņi runāja par to, kā sita Teriju, par viņa krāpšanos un citām lietām, kas varētu viņu izprovocēt. Tu zini, ka es protu sīsties, vai ne? 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 Izmeklētāji izsekoja tālruņa numuru no WhatsApp ziņām, kuras sniedz Džanisa. Arī šis mobilā tālruņa numurs bija reģistrēts uz Sakinai Thompsonai. Tas man ļāva iegūt kratīšanas orderi viņas vēsturiskajiem mobilā tālruņa datiem, kas palīdzēja noteikt viņas atrašanās vietu Dienvidfloridā, laikā, kad tika nogalināta Keila Hodgsone. Detektīvs Ians Kutšlers spēja identificēt, ka Sakina Thompsone bija ceļojusi no Ņujorkas uz Fort Lauderdale pirms slatkalības. Es domāju, ka neiešu skatīties viņu lapā, es skatos jūsu lapā. Agrās rīt stundās ap 1:00 naktī. 13. jūlija agrā rītā šis mobilais telefons pārvietojās uz Keilas Hodgsonas dzīvesvietas rajonu. Tur palika vairākas stundas, un tad ap 6 no rīta devās prom. Atgriežoties viesnīcā, kurā mēs beigās noskaidrojām, ka Sakina Thompsone bija rezervējusi viesnīcas numuru. Un tas bija nozīmīgi, jo mēs varējām to sasaistīt ar vēlāk iegūtu video materiālu no Keilas dzīvokļu kompleksa ārpuses, kurā redzams, kā aizdomās turamā persona tiek paņemta ar kobraukšanas pakalpojumu un aizvest atpakaļ uz viesnīcu, kuru viņa bija rezervējusi. Video novērošanas laiks sakrit ar mobilo telefonu datiem, kas arī parādīja, ka mobilais telefons pārvietojas. Tāpēc mēs zinājām, ka persona, kuru redzam šajā video novērošanā, kas pārvietojas no Keilas Hodgsonas dzīvesvietas uz viesnīcu, ir Sakina Thompsone. Un tad mēs atkal atgriežamies pie tās pārtikas somas, ko šī noslēpumainā sieviete video novērošanas ierakstā nesa. Sakina Thompsone, kad viņa reģistrējās viesnīcā, kurā uzturējās, bija pasūtījusi ātro ēdienu no vietējās ēdināšanas iestādes. Un tieši šo pašu somu viņa atnes uz noziegumu vietu. Iegūstot šo informāciju un redzot, ka viņas nes tieši šo somu, mums radās iespējas, ka varbūt viņi to izmantoja kā viltību. Lai izliktos, ka tas ir piegādes pasūtījums, kāds atnes ēdienu vēl naktī, jo mēs to zinām. Sakinas Thompsonas draugs Terijs Termožēns agrāk pēc darba, vēl vakarā, bija sūtījis ēdienu piegādes pasūtījumu Kailai. Ja Kaila paskatās pa durvju atstiņu un redz šo sievieti, kas tur rokās ātrās ēdināšanas maisiņu, man rodas iespējas, ka viņa varēja izmantot šo paņēmienu, lai mēģinātu iegūt Kailas uzticību un panāktu, lai viņa atver durvis. Sakina bija izplānojusi visu šo viltību. Viņa pat izveidoja viltotu kobraukšanas kontu, lai noslēptu savu identitāti. Kobraukšanas konti, kurus izmantoja Sakina Thompsone, abi tika izveidoti ar dažādiem vārdiem vienā dienā, dažu minūšu laikā. Taču abi bija ar viltotiem vārdiem. Sakina Thompsone izmantoja šos izdomātos kobraukšanas kontus, lai nokļības vietu un atpakaļ. Tāpēc izmeklētāji uzskata, ka digitālo datu, sociālo tīklu ierakstu un novērošanas kameru ierakstu kombinācija viss norāda uz iepriekšēju plānošanu. Mēs zinām, ka pastāv attiecības starp Sakinu un Teriju un Keilu. Mēs zinām, ka agrāk ir bijusi nesaskaņas, kad tika apmainītas ziņas. Un Keila tikko bija Ņujorkā, un mēs zinām, ka viņa tur sazinājās ar Teriju. Labākais, ko mēs varējām noskaidrot, bija tas, ka Sakina bija uzzinājusi, ka Terijs ir ticies ar Keilu. Tas bija 9. jūlijā. Es ciešu pakaļ ierocim un atgriezīšos, lai sāktu šaut. Tātad 10. jūlijā Sakina Thompsone rezervē savu lidojumu. Līdz 12. jūlijam viņa jau ir šeit, Dienvidfloridā. Viena no lietām, kas šeit tika apspriesta, ir nodoms. Kāds atlido no Ņujorkas, rezervē viesnīcu.
Tik īsā laika posmā no 9 līdz 12 jūlijam tas viss tika ieplānots. Tev bija pietiekami daudz laika pārdomāt savas rīcības. Tātad kāds atbrauc, pat ja mirkli karstumā esi lidmašīnā 3 stundas, tu jau esi rezervējis viesnīcu. Tagad esi Dienvidu Floridā. Tev ir laiks mainīt savu lēmumu. Un izmeklētāji arī atklāja, ka gandrīz gadu pirms slepkavības Sakina šķiet tieši saistē vajāja Keilu. Mēs vēlāk uzzinājām, ka sākotnējā saziņa Instagramā bija notikusi daudz agrāk, nekā mums sākotnēji tika teikts. Janīsa sniedz ekrānu uzņēmums, kas to pierādīja, aptuveni gadu pirms Keilas slepkavības. Sakīna Tomsone sazinājās ar Keilu viņas Instagram kontā un lūdza parunāt ar Keilu. Viņa vēlējās, lai Keila viņai piezvana. Un tajā brīdī Keila bloķēja Sakinu Tomsoni, nekad neatbildēja uz viņas ziņām. Pēc pāris mēnešiem katru reizi, kad Keila rakstīja ziņu Terijam, kaut kādā veidā Sakina Tomsone redzēja šīs ziņas. Un tagad viņai bija Keilas telefona numurs. Un viņa atkal rakstīja Keilai, sūtot draudošas ziņas, apsaukājot viņu, stāstot viņai, ka nevajag jaukties ar Teriju, un atkal Keila viņu bloķēja. Pēc vairākiem mēnešiem Keila nosūta ziņu Terijam, un šoreiz šķiet Sakina Tomsone paņēma Terija telefonu un atbildēja Keilai no Terija telefona. Un šī bija vienīgā reize, kad mums bija pierādījumi, ka Keila jebkad ir atbildējusi Sakinai Tomsonei ar ziņu. Sakina Tomsone nosūtīja Keilai attēlu, kurā Sakina un Terijs guļ gultā un skūpstās. Un, kad viņa nosūtīja šo attēlu, pievienotie vārdi būtībā Keilai vēstīja, ka mums šeit viss ir kārtībā. Un Keila atbildēja Sakinai Tomsonei, nosūtot ziņu atpakaļ uz Terija telefonu. Tu vienkārši dievini skūpstīt lūpas, kas bijušas uz manas Pēc tam Keila pārtrauca sazināties. Izmeklētājiem tagad ir teorija par to, kas patiesībā notika tajā rītā, kad Keila tika nogalināta. Mēs zinām, ka neilgi pēc tam, kad Keila bija devusies uz darbu, Sakina Tomsone ieradās dzīvokļu kompleksā 1:00 naktī. Viņa nākamās 3 stundas pavada staigājot pa šo dzīvokļu kompleksu. Pēdējais video, kas mums ir ar Keilu Hodgsoni, rāda viņu ejam mājās pēc visticamāk garas nakts, kad viņa bija uz kājām un runāja ar cilvēkiem. To var redzēt viņas kustībās, viņa vienkārši ir nogurusi un droši vien priecīga būt mājās. Viņas prātā viņa ir droši mājās. Drīz pēc tam mēs redzam, kā Sakina steidzas uz dzīvokli, kurā tikko bija iegājusi Keila. Kā Sakina iekļuva šajā dzīvoklī, mēs neesam pārliecināti. Taču mēs droši zinām, ka kādā brīdī dzīvokļa priekšējās durvis tika atvērtas. Visticamāk Keilas, lai paskatītos, kas ir pie durvīm. Un tieši pie priekšdurvīm pēc pierādījumiem redzams, ka tur sākas cīņa un sienas tie ir bojātas. Uz sienām ir arī asins pēdas. Cīņa faktiski turpinās pa gaiteni, nedaudz pa kreisi. Keila cīnījās par savu dzīvību tajā dzīvoklī, kas var būt biedējošāks par to, ka esi sieviete viena pati mājās un kāds ir iekļuvis tavā mājā un tu cīnies par savu dzīvību. Asins daudzums, pat pēc tam, kad viņa tika sadurta, rāda, ka viņa joprojām centās cīnīties un kustēties. Ja uzbrukums turpinājās dzīvoklī nedaudz tālāk, tas beigās tomēr atgriezās pie ieejas durvīm. Varbūt viņa mēģināja izstumt aizdomās turamo ārā, izgrūst viņu, cīnījās ar viņu. Bet kādā brīdī viņas gūtie ievainojumi vienkārši bija pārāk smagi. Keila beigās palika aiz ieejas durvīm. Šajā izmeklēšanas posmā nav pagājušas pat 2 nedēļas kopš slepkavības. Tika izsniegts arestu orderis. Es devos uz Ņujorku, Kvīnsas rajonu, lai atrastu Sakinu ar Ņujorkas policijas un ASV maršalu palīdzību. Un galu galā līdz 2022. gada 3. augustam viņa jau bija aizturēta. Viņas somiņā bija aviobiļete ar reisu, kas izlidoja no Dienvidu Floridas. Sakina galu galā tika apsūdzēta pirmās pakāpes slepkavībā. Sakina nekad ar mums nerunāja. Viņa izmantoja savas tiesības un viņa pārstāvēja advokāts. Tāpēc mums nekad nebija iespējas patiešām uzzināt viņas stāsta pusi. Kad Sakina tika aizturēta Ņujorkā, viņa tur palika no 3. augusta līdz 18. oktobrim. Viņi izdeva šeit uz Broward apgabalu, un ar nozieguma vietas speciālistu palīdzību mums izdevās iegūt viņas DNS. Šī DNS tika iesniegta un apstiprināja, ka DNS, kas atradās Keilas Hodgsonas nagu apakšā, patiešām piederēja Sakinai Tomsonei. Kā apsūdzības pusē mums nav atļauts runāt ar apsūdzētajiem. Vienīgais veids, kā mēs varam kaut nedaudz ieskatīties viņa domās, ir izmantot
visus pierādījumus, kas mums ir pieejami. Un pierādījumi, kas man bija pieejami, bija viņas Instagram ieraksti. Tāpēc es pētīju šos ierakstus. Es redzēju, kā viņa sazinājās ar citām sievietēm, kuras viņa turēja aizdomās par attiecībām ar Teriju. Es redzēju, kādu dzīvesveidu viņa centās radīt iespaidu, ka dzīvo. Un es izmantoju to, lai sagatavotos tiesai. 2025. gada 30. septembrī sākas Sakīnas Tomsonas tiesas process, kas sākas ar atklāšanas runām, un to sāk prokurore Taņa Džonsone. Viss noritēja pēc plāna, izņemot to, ka mani atklāja. Vilkt Keilu prom no durvīm viņas pašas asinīs un aiziet pārģērbusies Keilas drēbēs. Bet aizstāvībā ir savu versiju par notikumiem, kas noveda pie Keilas Hodgsonas nogalināšanas. Šī saruna sievietei ar sievieti, ko Sakina bija iecerējusi, bija sāsinājusies. 9. tiesas procesa dienā aizstāvība aicina Sakinu Tomsoni sniegt liecību savā aizstāvībā. Viņi vienkārši sāk raustīt manus matus un sist man. Sakinā liecināja, apgalvojot, ka tā bija pašaizsardzība. Viena lieta, ko zvērinātie vienmēr pamana, ir apsūdzētā uzvedība, kad viņš liecina, pat tad, kad viņš sēž pie advokāta galda. Un viņai bija diezgan neitrāla izteiksme, viņa nebija pārlieku emocionāla par visu šo. Es viņai pateicu, ka esmu stāvoklī, tāpēc man šķita, ka viņa mēģina sāpināt mani un manu bērnu. Es necīnījos tikai par sevi, es cīnījos par sevi un savu bērnu. Sakīna Tomsone liecināja, ka, kad viņa devās konfrontēt Keilu kā sievieti ar sievieti, viņa bija 2 mēnešus stāvoklī. Šis ir grūti pieņemams fakts, jo, ja tu esi 2 mēnešus stāvoklī, kāpēc tu vispār ej konfrontēt kādu, ko nekad neesi satikusi? Varbūt šis cilvēks ir vardarbīgs, varbūt šis cilvēks tev nodarīs pāri. Tu pat nevēlētos doties turp vispār. Bet tas varētu radīt arī pretēju efektu. Tas varētu padarīt zvērinātos pret viņu līdzjūtīgākus. Zinot, ka viņa bija 2 mēnešus stāvoklī, viņai bija bērniņš. Kad viņa pateica Keilai, ka ir stāvoklī, viņa liecināja, ka Keila kļuva dusmīga, uzbruka viņai un mēģināja pārgriezt viņas vēderu. Un tieši tajā brīdī viņa zaudēja samaņu, un viss, kas notika pēc tam, kad viņa zaudēja samaņu, arī notika, lai gan viņa nevēlējās liecināt par detaļām. Taču krustpratināšanā prokuratūra apstrīd Sakinas pašaizsardzības apgalvojumu. Sīta mani ar dūrēm. Kur viņš tev sita ar dūrēm? Manā sejā. Kur tieši uz tavas sejas? Kas ar to notika? Neatceries, kur viņa tev sita pa seju? Manā sejā. Es spēju atklāt, kas ir Sakina Tomsone. Tā pati izteiksme, kāda viņai bija, kad viņa lidoja atpakaļ uz Ņujorku, bija arī tad, kad viņa liecināja tiesā. Atņemt cilvēkam dzīvību pašaizsardzībā un būt attaisnotam par to, tam ir cilvēciska puse. Parasti cilvēks izskatās ļoti satraukts, ja viņam nākas atņemt cita cilvēka dzīvību, un viņai šāda izteiksme tiesā nebija. Es domāju, tāpēc tu viņu nogalināji, vai ne? Jā. Tu viņu nenogalināji tāpēc, ka viņa tev pretojās? Nē, es viņu nogalināju, jo viņa paņēma stiklu no ūdenspīpes, iegrieza man vēderā. Viņa mēģināja to attēlot tā, it kā viņa vienkārši ļoti uztrauktos par savu nedzimušo bērnu. Bet pēc šī it kā uzbrukuma, kad Keila iegrieza viņai vēderā, viņa nekad nemeklēja medicīnisko palīdzību. Viņa nekad nedavās uz slimnīcu, viņa neliecināja par neko, ko būtu darījusi pēc tam, kas atbilstu cilvēkam, kuram iegriezts vēderā. Pēc noslēguma runām zvērinātie dodas apspriesties. Kad zvērinātie devās apspriesties, es vienmēr uztraucos par ģimeni, jo mana galvenā prioritāte ir, lai viņi saņemtu taisnīgumu, un taisnīgums nāktu tikai ar notiesājošu spriedumu. Zvērinātie atgriežas ar savu spriedumu pēc 1 stundas apspriešanās un atzīst Sakinu Tomsoni par vainīgu Kailas Hodgsonas pirmās pakāpes slepkavībā. Kad spriedums tika pasludināts, es jutos ārkārtīgi atvieglota un ļoti priecīga par Kailas mammu. Tagad pirms tiesnesis oficiāli piespriež Sakinai Tomsonai sodu, Kailas draudi un ģimene sniedza savus paziņojumus par nozieguma sekām. Labdien, tiesnesi! Iemesls, kāpēc mēs visi šodien esam šeit, vispirms es vēlos, lai jūs paskatītos un redzētu, cik daudz cilvēku patiesi mīl manu māsu.
ir vēl daudz vairāk, un es nevaru teikt to pašu par jums. Šāda veida mīlestība un atbalsts nekad nepazudīs. Atlikušo savu dzīvi jums katru dienu būs jāskatās spogulī, jānožēlo savi lēmumi un jādomā, cik muļķīgs jūs esat. Es ceru, ka visas jūsu naktis būs piepildītas ar nožēlu un vientulību, jo jūs vairs nekad neredzēsiet un neapskausiet savu ģimeni. Es esmu Melānija, Keilas bioloģiskā māsīca, un sirdī viņas lielā māsa. 13. jūlijā ap 3:30 es saņēmu telefona zvanu, ka Keila tika atrasta mirusi savās mājās. Pirmais jautājums, ko es uzdevu Dievam, raudot un guļot uz grīdas, bija: kas varētu kaut ko tādu izdarīt Keilai? Redziet, Keila bija tāds cilvēks, kuru dzīvē nesatiec divreiz. Viņai bija gars, kas staroja tik spoži. Katru reizi, kad viņa ienāca telpā, tā uzmirdzēja kā Times Square jaungada naktī. Kas tev deva tiesības ienākt viņas mājās un izdarīt viņai ko tādu? Pastāsti man, ko tu domāji katru reizi, kad Instagram meklēji One Princess K. Tu esi redzējusi skaistu meiteni ar lielisku augumu, spēcīgu personību, pilnīgi pretēji tam, ko redzi, kad stāvi spoguļa priekšā. Tas tevi tik ļoti sāpināja, tu vēlējies sabojāt viņas seju. Bet zini to, ja Keila būtu dzīva, pat ar tām rētām uz sejas, viņa joprojām būtu pati skaistākā meitene telpā. Viņa būtu daudz skaistāka, nekā tu jebkad varētu būt. Tava domāšana ir tik sagrozīta, jo vienīgais cilvēks, kurš ieguva no visas šīs situācijas, bija Terijs. Viņš beidzot tika no tevis vaļā. Tagad viņš var baudīt savu dzīvi, neuztraucoties, ka tu vajāsi kādu citu sievieti, kas viņam varētu interesēt, vai atkal naidīgi viņam uzbruksi. Tagad es lūdzu tiesnesi dot manai ģimenei mieru, ko mēs esam pelnījuši, un ieslodzīt tevi cietumā uz visu atlikušo bezvērtīgo dzīvi, bez tiesībām uz pirmstermiņa atbrīvošanu. Tātad pēc tam, kad tiesa uzklausīja Keilas tuvinieka emocionālos izteikumus, tiesnesim ir daži vārdi pašam. Es patiešām uzskatu, ka apsūdzētās izdarītais noziegums šajā konkrētajā situācijā bija nežēlīgs, ņemot vērā to, kā viņi izsekoja, atrada, ieradās un tad nogalināja. Un ar to tiesa piespriež Misai Thompsonai mūža ieslodzījumu. Saskaņā ar Floridas kriminālsoda kodeksu tas nozīmē bez tiesībām uz pirmstermiņa atbrīvošanu. Un viņa pavadīs atlikušo mūžu cietumā. Viņas ģimene un draugi uz tiesu bija ieradušies saskaņotās drēbēs Keilas mīļākajā krāsā. Un, kad pienāca soda piespriešana, viņiem visiem bija saskaņoti krekli. Man jau no pirmās dienas bija skaidrs, ka Keila bija ļoti mīlēta, viņas ļoti pietrūkst, un viņai bija daudz draugu un ģimenes atbalsta. Liels paldies! Mūsu darbs šodienai ir pabeigts. Sakīna Thompsone dzemdēja savu bērnu, kamēr viņa atradās cietumā. Kad viņa dzemdēja bērnu, Terijs Termudžīns beidzot nāca gaismā, jeb iznāca no ēnas, un ieradās šeit, Dienvidfloridā, deva mums iespēju ar viņu satikties. Viņš bija džentlmenis, mēs īsi pārunājām lietu. Viņš vēlējās pirms turpmākas rīcības parunāt ar savu advokātu, un pēc tam mums vairs nebija iespējas ar viņu runāt. Viņš pārņēma bērna aizbildnību. Ir tik skumji domāt, ka šīs jaunās sievietes dzīve tika izdzēsta tieši tad, kad viņa sāka pieaugušo dzīvi. Tikai tāpēc, ka cita sieviete jutās apdraudēta no viņas puses. Es biju apmierināts ar notiesājošo spriedumu, bet šādā lietā nav nekādas prieka sajūtas. Ziniet, Sakina Thompsone tagad pavadīs atlikušo dzīvi cietumā. Tagad bērnam vairs nav mātes, un jums ir Keila Hodžone. Vissvarīgāk, viņas ģimenei vairs nav iespējas viņu pat apciemot. Nav nekādas gandarījuma sajūtas par notiesājošu spriedumu lietā, īpaši šādām. Tas viss ir dēļ puiša. Jaunietes strīdās par puisi, ja grib vienkāršot. Bet realitāte ir daudz sarežģītāka, un tas viss saistīts ar Sakinā Thompsone. Tur parādās viņas psihiskais stāvoklis, morāle vai domāšanas process. Ir ļoti skumji redzēt, ka tik jauna dzīve tiek traģiski zaudēta pilnīgi bez iemesla. Tas viss bija pilnīgi bez iemesla. Nebija nekādu draudu, ko Keila jebkad varētu radīt Sakinai Thompsonai, kurai ir attiecības ar Teriju Itālijā, Ņujorkā.
Un tāpēc doties tik tālu, lai atlidotu šurp un nogalinātu kādu. Es domāju, ir ļoti biedējoši, ka šajā pasaulē ir cilvēki, kuri ir spējīgi uz ko tādu. Un Keila nebija pelnījusi to, kas ar viņu notika, īpaši savās mājās, kur viņai bija jābūt drošībā.